Nākošais posms - lipināt zaķim pūrniņu. Es domāju, viņa apmēram tik liela. Priekš tā jums ir vajadzīgs folijas. Es nopirku, tā kā domāju par jumsīm, nevis lietošu to pašcietējošo mālu Ladolu, ko es parasti lietoju, bet nopirku šo te parasto mālu mūsu Jāņrosas grāmatnīcā. Šāda paciņa maksā 3,60, jeb 3,50, 500 grami te ir. Domāju, izmēģināsim šo, jo, ja jūs to darīsiet tikai savam priekam un tālāk neturpināsiet, kaut gan no šī arī varēsiet kaut ko palipināt. Esmu vienu lēli no šāda te lipinājusi. Ladolu man, protams, patīk labāk, bet šoreiz zaķim mēs mēģināsim uztaisīt purniņu no šī te māla. Tātad, kas jums vajadzīgs? Parastais pārtikas folijas, rullī. Lūk, braujam no tādu loksni. Tātad tā forma nav gluži plakana. Vienkārši saņurcot, izveidojam šādu te formu. Ja jums ir kaut kāda lode, spēļu bumbiņa vai kaut kas tam līdzīgs, jūs varat to formu izliekt uz šādas te bumbas. Tātad, kā mēs to darām? Ļoti vienkārši. Es viņu nevis saņurcu, kā citi varbūt rāda, bet šādi te saloku, tad mēs varam pie zaķa seja piemērot, cik liels tas būs. Lūk, un ir jāsaplacina stingri, lai mālam būtu uz kā turēties. Tad šī te tā kā liekas pa lielu, tad mēs saplacinām vēl no maliņām. Lūk, šāds te purniņš. Vēl nedaudz par lielu. Folijas labi padodās. Tāds te purniņš. Jūs varat uzlikt vēl kādu kārtu. Ja jums pēkšņi šķiet, kad ir par plānu un jums nebūs ērti turēt rokās, tad mēs vienkārši paņemam vēl foliju. Lūk, ko daram? Salokam, ielokam un izveidojam biezāku formu. Lūk. Šādi te ieliekās, ka viņš ir nedaudz daudz uz āru, bet mēs viņu šūsim klāt, līmēsim un domājams, ka būs jauki. Var atstāt, protams, viņu šeit jau diezgan gluds ir. Var uzlikt šādi te, paņemt kaut vai zobirstīti, te ir koks zobirstīti, un noguldināt, lai viņš ir gluds no šīs te puses. Vieglāk būs pielipināt pašcietējošo mālu. Jūs varat to darīt arī tikpat labi, ja nav zobirstīt ar jebko, ar pildspalvu. Pielietot viss, kas ir par rokai un ar ko jūs varat darboties. Lūk, un tad paliek šīs te maliņas, kuras arī, lai vieglāk un smūkāk pielipt māls, jūs varat šādi te nogludināt. Šo te pusi neredzēs iekšpusīti, tāpēc viņu var negludināt. Lūk, viņš ir tāds nedaudz izliekts. Šī te forma, ko es ātrumā salipināju, ir vairāk izliekta. Jūs varat skatīties, kāds jums variants labāk patīk. Man labāk patīk šī te mazāk izliektā. Tātad jūs varēsiet arī nedaudz pieturot no apakšas, lai tā forma būtu stabila, lai jūs varētu labi mālu uzgludināt. Jūs varat no tā paša folija, kas jums vēl ir, uztaisīt šādu te izmēra lodīti
uz kākam purniņam balstīties, kamēr jūs viņu lipināsiet. To var taisīt pavisam vienkāršot. Arī tāda forma vēlāk jums var noderēt kādai lellei. Nedaudz viņu pieplacinām, lai viņa smuki pieguļas purniņš. Lūk, šādi te var arī taisīt. Tad jūs vienkārši ar adatiņām te varat maliņā piespraust un lipināt pirmo kārtiņu. Turot rokā, nākošais būs vaigi, deguns, acis jāpielipina. Tad būs vajadzīgs šis te atbalsts, lai jums nedeformējās. Tātad, kas mums ir ar mālu? Ar mālu mums ir svarīgi tas, tad, kad jūs viņu atvērsiet, viņš ātri žūst, un tāpēc jums vajag kādu maisiņu, kur to ielikt. Vai arī, ja ne maisiņu, tad plasmas kārbiņu vāku virsū, vai nu pašā, un tā jums arī viņu, tad, kad jūs viņu beigsiet lipināt, lai jūs viņu saglabāt, jums ieteicams visu kārtīgi aizlocīt un ielikt vairākos plasmas maisiņos, lai māls nesacietē. Tātad šāds te viņš izskatās, balts. Lūk, lai ērtāk ir paņemt. Uzreiz lielu gabalu nos neplēšam. Kā jau es teicu, viņš sacietē ātri. Skatīsim, kāds būs, diezgan patrakns. Lūk, un plēšam šādu te gabalu nost, ja lokam galu ciet un liekam maisā iekšā, maisu aizlokam, atstājam tikai to, kas mums būs vajadzīgs lipināšanai. Izlipinām viņu ritīgi, šim es nejūtu vajadzības mitrināt rokas, viņš ir diezgan trekns, samīcam tā, lai viņš tāds silts ir un viegli veidojās. Nedaudz var, lai nelīp pie rokām, tikai pavisam nedaudz samitrināt ūdeni. Izveidojām, samitrinām rokas, atkal, lai nelīp, un viņš tad vieglāk veidojās, nepieķerās klāt pie pirkstiem. Un veidojam tādu pankūciņu. Šo es veidošu, kā saka, par cik šī ir lēta paciņa, es veidošu viņu bez žēlastības diezgan pa biezu. Pārēst es taisu to lellēm biezumu, kādu 1,2 mm biezu. Un tad lipinu. Šo te skatīsim, kā sanāks, bet jūs, protams, jūs varat nopirkt arī ladolmālu un izbaudīt to procesu. Tur arī, kad lipina, var nedaudz samitrināt rokas un pamīcīt viņu, paeksperimentēt, kā sanāk. Tātad, lai viņš labāk pielīp pie folija, pareizāk vispār pielīp, šo te virsmu es samitrinu un lieku virsū folijam, piespiežam kārtīgi tā, lai pielīp tur, kur, redz, te var pavilkt viņu, te ir kur pa daudz, tur noplēsīsim nost. Vai var nogriezt, var noplēst, ja gribās, lai nenoplēšās par daudz, var nogriezt. Ar nazīti, ar šķērēm, viss, kas ir par rokam. Lieko, atkal liekam maisiņā un turam līdz vajadzīgam brīdim. Atsakot lipinam, šeit te maliņas, paskatāmies, kas mums notiek otrā pusē. Viņš paliek tāds ar pirkstu nospiedumiem. To var visu, protams, gludināt. Var gludināt ar pirkstu. Daudz ar ūdeni es neiesaku aizrauties. Tad viņš paliek tāds kā slidens, tāds duļķains, un man īsti nepatīk, kā viņš tad veidojās. Lūk, un šo te maliņu, lai mums vajadzēs piešūt, un tā, lai neredz, jo tā būs tāda, galviņa, kas šūsies klāt un lipināsies, lai tās maliņas, kas būs redzamas, arī ir glītas. Lieko te var noņemt nost, var, tā kā es daru, vienkārši tik, cik jau tur ir, tik viņu arī atstāt iekšpusē. Tad nākošais, kas ir, būs
vaidziņi, actiņas, deguns. Es iepriekš esmu sagatavojusi arī 2 zobus. Skatīsim, kā tas purniņa dizains, vai prasīs šos zobus pielikt, vai arī paliks zaķis ar noslēptiem neredzamiem zobiem. Respektīvi, zobi netiks taisi. Te mēs ritīgi pierīvējam, lai viņš turās. Seiņas pielikšanai pie ķermeņa es izmantošu arī šādu līmi, un no sāniņiem šeit taisīšu 2 caurumiņus vēlāk, ar kuriem es drošības pēc arī piešūšu. Tālāk, šis te ir mums izveidots, tagad jums būs vajadzīgs tas atbalsta punkts, vai nu šāds te, vai nu kāda lodīte, bet kaut kas, pie kā jūs varat viņu piestiprināt. Es daru tā, kad par cik šeit tāpat būs caurumiņi, es vienkārši ar adatiņu, lai viņš turās, piespraužu. Tātad mums ir apmēram, es teiktu, acis šajā līnijā. Pa vidu gluži nesanāk, ja vidus būtu šeit, tad apmēram bišķi mazāk nekā viduts, te es taisīšu acis. Es viņus atzīmēju, lai es zinu, kur ir. Un tad šeit būs vidus līnija. Es nemēru neko ar līnijāliem vai tā, ja jūs gribat trāpīt pilnīgi precīzi, jūs varat mērīt ar līnijālu. Šeit apmēram deguns. Lūk, tā. Tātad šeit būs acis. Iespējams, ka viņš būs tāds zaķis, kurš smaidīs. Tā te. Ar acīm iet man ļoti grūti, ar vaļējām acīm, jo, lai kā viņas liktu, viņas pamanās nobīdīties un aizbīdīties, nostākt no deguna. Taču par to arī neraizēties, jo, kā jūs teicu, tā ir tāda radībiņa mums, un radībiņa var būt tāda, kādu mēs iztēlojamies paši. Radībiņai var būt arī šķības deguns, šķība viena acis tāda, otra tāda. Galvenais, ka jums tas sagādā prieku. Tā, tālāk mēs taisīsim vaigus. Priekš vaigiem noraujam vēl gabalu māli. Izmīcam atkal to visu, nedaudz samitrinam rokas. Es ņemšu pusīt no šī un atlikušo likšu maisiņā. Es saveļu tādu bumbiņu, lai es zinātu apmēram vienādas vaigas uztaisīt. Un nedaram to uz rokas, var iegriezt rokā, īpaši bērniem lūdzu uzmanīgi. Vienkārši pārdalam uz pusēm, lai ir daudz maz simetriski vaidziņi. Ko mēs izdaram tālāk? Mēs no šiem te vaidziņiem, tā pastīsimies, cik viņi te ir, gandrīz būs. Mēs iztaisam tādas apakšpusītes, vienmēr taisu plakanu, un augšpusīti, kā lāsīt. Kā lāsīt, piemērojam te, kā mums izskatās. Dērēs liekam malā, otru uztaisam tādu pašu. Tā. Tad es šeit tomēr nedaudz samitrinu, jo viņš ātri žūst. Ja jūs strādājat ļoti ātri, var ieliecam un pieturam to visu un lipinam klāt. Piespiežam, pielipinam. Tagad es noņemšu no formas nost, lai varu jums parādīt, kā pierīvēt. Pierīvēšanai jūs varat to darīt šis diezgan lielu vaigi. Tā kā to sākumu
Bet skatāties, redz, man jau izbīdījās, lai neizbīdās, jāpiespiež stingri, lai viņš pielīp, un tad vienkārši šeit rīvējam klāt. Ja jūs te turat pirkstus tā, lai jums nedeformētos tā formiņa, var darīt arī bez šīs te pamatnes. Šobrīd, kad jāpierīvē, tas pat ir ērtāk. Var labi skatīt, taustiet, nespiediet ar spēku, bet vieglītiņām. Ja jau vairs tas māls neiet, kaut kā negrib kustēt, pamitrinam viņu. Un var redzēt, tā ir parasta ota, arī ļoti ērti. Parasta ota ar nokrāsotu koku kātu, un mēs viņu varam šādi te noguldināt. Te mēs piespiežam vairāk, lai izstās tomēr, ka tas vaigs ir kopā ar seju, nevis kaut kāds bumbulis pielipināts klāt. Tādu līdzenāku uztaisam. Es savām, var pēc nožūšanai vajag vismaz 24 stundas, es teiktu labāk pagaidīt 2 dienas, tā lai ir pavisam sauss, jo tad jūs varat viņu arī ar smilšpapīru pulēt, es to nedaru. Man patīk tur tādas visādas rieviņas, ļoti, ļoti reti kaut kur šur tur, kad man galīgi kaut kas nepatīk. Tad es paņēmu, piemēram, ja šeit man tāds paliks, tad es varbūt paņemšu un nopulēšu viņu ar smilšpapīru, sākumā ar rupjāku, pēc tam ar smalkāku. Viņš ļoti labi pulējās. Tādi mūsu vaigi. Lieli, plati vaigi. Tā. Te var uztaisīt, ja viņš mums smaidīs, mums vajag tā, ka jūs smaidat, tad jums seja tā kā paplašinās nedaudz. Ja tas pat būs līdzīgs puišalim vai meitenītei arī, tad tas būs kolosāli. Jo katram vienalga, ko mēs taisām, sanāk savādā. Samīcam, pamitrinām rokas. Jūs varat turēt, jums rokas paliks tādas baltas, jūs varat turēt blakām mitru salvetīti. Es izmantoju tos mazu bēbju dibenu salvetītes, ko rokas slaucīt līdz tādas te. Jūs varat turēt vienu salvetīti, arī pašā salvetītē jūs varat ietīt arī lieko mālu, un ja jums rokas sāk, neērti sāk palikt taisīt, noslaukiet vienkārši ar to salvetīti nedaudz. Tātad lipinam tālāk, palipinam to mālu. Ar rokām var sajust, ka viņš tā kā tāds paliek vieglāk veidojams. Vai es saku, vajadzētu pierast, protams, bija šī te, ko es esmu tagad nopirkusi speciāli priekš jums, lai varētu parādīt. Tātad, ko es daru? Uztaisam atkal, bet tādu oliņu, lai vieglāk būtu, jo mums viņa jālipina būs šeit. Lūk, es uztaisu šādi te, tādu kā mazu trīsstūrīni. Var viņu piemērīt vēl, vai nevajag uzreiz paspiest, un te viņš būs apmēram. Paspiežam, te mazu tādu ķepsīti apakšā, kur jūs varēsiet pielikt viņu. Lūk, sasmērējam nedaudz ar ūdeni, atkal ņemam formu rokās, lai ir pretspiediens, lai nesajūg purniņš. Un es lieku viņu šeit apmēram klāt. Tā būs lūpa. Un atkal piespiežam. Un šeit izlīdzinām. Te ir apakšā diezgan grūti to darīt. Man ir šāds te manikīra instruments. Viņam ir feins plasmas kātiņš, tad es varu šeit iztaisīt šādi. Pierīvēt, lai man nav tik daudz ar pirkstiem tur jādarbojās. Un šī te lūpiņa mums iet klāt pie vaigiem. Mums nav tā, ka mums arī tiem zaķiem nav tā, ka viņiem sadalās seja entās daļās pūrniņš. Vienkārši te pierīvējam klāt.
Un vēl to var izdarīt arī ar otu, samitrinot otu, izlīdzināt. Pavisam nedaudz, daudz neaizraujamies ar ūdeni, jābūt visam mēra sajūtai. Šeit ir tāds trusis zaķis pie kafijas galdiņa. Tas ir, to es esmu lipinājusi arī viens no maniem pirmajiem, ko es esmu lipinājusi pēc Dols un Olgas meistarklases. Un mēs mēģināsim šādi te uztaisīt apmēram viņam purniņu un to degunu tādu interesantu. Tātad, ko es te daru? Tas zaķis bija lipināts nedaudz savādāk, bet šeit es iezīmēšu to vidu. Tai zaķu lūpai vai zaķu vaigiem. Lūka. Ja nu pēkšņi kaut kas tā uztaisat un pēkšņi kaut kas nepatīk un liekas, ka vajadzēja savādāk, var pielipināt pa virsu, var, protams, visu no jauna atkal taisīt, tas ir kā treniņš. Var kaut ko nogriezt nost ar nazīti un uzlipināt pa jaunam. Man tā ir nācies acis taisīt. Tā kā šeit zaķiem es domāju, jāpastās, vai man būs tik lielas acis. Ja nebūs, tad taisīsim aizvērtas acis. Katrs arī var izvēlēties, kā viņš taisa. Te var pieplacināt, lai tādi apaļāki. Tā, lūk. Te man ir visādas sagatavas acis kājas, gan rakstīts, bet es atceros, ka es te iemetu arī zobus. Un te būtu jābūt zobiem. Un man ir arī tādas divas acis, kas ir gandrīz līdzīgas. Tas ir taisīts no Ladola māla, vienkārši iepriekšējā vakarā, pirms jūs sēžaties lipināt purniņu, saveļat tādas bumbiņas, cik viņa te liela varētu pirksta gala lielumā. Varat taisīt arī lielākas tās acis, tādas izbolītas, un lai viņas sacietē. Tad mēs viņas ieliksim iekšā. Un tas pats ar zobiem. Ar zobiem ir, lūk, šādi parādīšu. Zobi ir arī parasts plāksnītis, tādus kā trīsstūrīšus varat uztaisīt un arī atstāt iepriekšējā vakarā, lai viņas sacietē. Nākošais, ko mēs darīsim, taisīsim apakšlūpu. Un tikai tad liksim zobus. Tad, ja mēs taisīsim tagad tos zobus, tad ar apakšlūpu mēs viņus vienkārši nobakstīsim nost. Tātad es ņemšu, šim te būs tāda lielāka lūpa, nekā tam zaķim, ko es jums rādīju. Mēs viņu arī pamīcam, protams, to mālu, pamīcam, lai viņš ir elastīgāks un lai ir vieglāk strādāt. Tā. Tad es savilšu tādu desu. Piemērīsim, izstās bišķi pa lielu. Varam nogriezt nost lieko. Tā. Apmēram šādi. Vēl var galiņus, lai aiziet līdz vaigiem, lai nav jāmokās. Pēc tam tur kaut kas jāstiep.
šādi te. Un samitrināšu te. Un lipinām viņu, bišķiņ šeit uztaisīsim tādu plakanāku, lai vieglāk pielipinās. Lūk, tā. Tā, lai tas smaids mums ir līdz ausīm. Tātad atkal piespiežam, lai pielīp visa tā desiņa. Tā, lai viņa visa pielīp. Un tad ņemam šeit. Atkal tā diezgan stingri visu uz leju. Ja atkal paliek grūti ar pirkstiņiem, māls līd vai māls paliek pa stingru samitrinam un velkam šeit. Tāda liela lūpa. Kā jau zaķim ir, kā zaķiem tiem, ko zīmē pasaku grāmatās un rāda multfilmās, tās bieži vien tās lūpas lielas, bet arī tas nav, ja jums svarīgi, ja jums sanāks mazāka tā lūpiņa, tad tas ir jūsu zaķītis, un tāda lūpiņa, kāda jums sanāks, tāda ir vislabākā un visperfektākā lūpiņa. Lūk, man viņš būs tādu uzmestu lūpu, tāds baigais pusiks. Tad, kad es taisu lelles, man, neņemat, vai ņemat ļaunā, vai neņemat, tā ar manīm ir. Es laikam tik ļoti iekrītu tad kaut kādā bērnībā, kad es sāku šļupstēt. Tāpēc, ka man liekas, ka visām lellēm jārunā tā kā ar bēbiem. Un šeit arī no iekšpusītes piespiežam, lai pielīp. Žūstot, tur, kur ir biezākas kārtas uzlikts, un es diezgan biezas lieku, var parādīties plaisiņas. Tas arī nav nekas. Jūs varat pēc kādu brītiņu vēl paskatīties, kā jums ir, vai ir tāda plaisiņa vai nav. Pielīdzināt viņu ar nedaudz mitrotiņu, vai arī var atstāt. Arī bieži vien tādas plaisiņas tad personību iedod zaķim vai jebkurai citai lellē. Tūs zoķis. Margarita Stāraste, es atceros, Margarita Stāraste, viņa zīmē tās grāmatiņas bērnus, un viņai bija arī tā bērnu balstiņa. Čiu, tā viņa runāja. Varbūt viņai arī bija tāpēc tā balsts tāda, kā man, kad izveidojās, kad sāka ar lellēm strādāt. Tad sāka pašļupstēt un runāt, tā kā maz bēbis. Tad, šito lūpiņu mēs varam nedaudz paliekt uz leju. Es tuņi atradīšu kādu instrumentu. Ir šāds te instruments. Jūs kaut vai varat, ja mājās ir skrūvgriezis, arī ar skrūvgriezu to var izdarīt, un šādi pamitrinot to lūpiņu, viņi vēl nedaudz paliecās uz leju. Tā. Tā viņš ir tāds pavisam tādu uzmestu lūpu. Ja viņam vajag bedrīt stājuši, to arī var uztaisīt tā, jo viņš mums tā kā smaida, bet ir nedaudz uzmetis lūpu, jo viņš grib ātrāk lieldienas, acīm redzot, viņam patīk lieldienas, un viņš grib, un šeit var arī vairāk pataisīt tādu bedrīti, ar otru palīdzināt. Šo te var taisīt arī, kas taisa no papmašē un dažādiem citādiem. Var taisīt arī no māla un apdedzināt, un ir arī tie polimēra māli, kurus apdedzina. Ar to es neesmu vēl taisījusi, un šobrīd man patīk šis te process. Tagad zobi. Mēģināsim. Zobu viņu vajag samitrināt, lai viņš pielīp. Es viņu iemērcēju nedaudz ūdenī, un jātrāpa kaut kur te priekšā tā, lai viņš... Jo tie priekšzobi, viņš šādi te ieliekās, un tad es viņu uzmanīgi ar kādu instrumentu iespiežu iekšā. Var arī drošībai to galiņu nevis pamitrināt šādi, kā te var redzēt atšķirību, ladola māls ir nedaudz baltāks, un šis te māls, ko mēs taisām, das māls ir nedaudz pelēkāks. Kā pieliekam šo te zobu, tā, iestumjam viņu iekšā. Tāpēc samitrina, lai viņš pieliptu.
Lūk, nu paskat, cik jauks loķis. Laikam jāielip vēl bišķiņ iekšā. Šeit es piespiežu ar pirkstiņu, lai man galīgi neaiziet augšējā lūpa, cik tā virzienā, kā es vēlos. Un tad mēs vienkārši vēl ar mitrotu te varam pabraukt apkārt tiem zobiņiem, lai viņi vēl vairāk ar ūdeni pielīp. Uzreiz, ko var izdarīt, var uztaisīt lūpām te līdz galam pedrītes. Jo viņš mums smaida, vai ne? Var iebakstīt tur ar otiņu tādu mazu pumpiņu. Tā. Un vēl var ievilkt šeit lūpiņās tādas rieviņas, kā ir lūpiņās. To var izdarīt arī ar kādu asumiņu, ar adatiņu kaut vai tādas smalkākas, tā kā iespiežās, ja? Tad, kad viņu tonēs sejiņu, tad tās lūpiņas būs tādas dabīgas, smukas, rievainas. Nu, tālūk. Tātad tālāk. Tālāk mēs taisīsim degunu. Atkal samīcam, ņemam gabaliņu mālu. Samīcam. Šis te šķietam būs tāds pārāk milzīgs, nedaudz mazāk noraušu. Un taisīsim viņam degunu. Samīcam. Un tad jau pēc deguna mēģināsim ietrāpīt tās acis simetriski. Tātad mums ir atkal izveļam bumbiņu, un no bumbiņas var pret galdu, var pret rokām taisam tādu kā lāsīni. Tā. Nu, manam purniņam šis te būs praktiski piemērots. Es viņu nedaudz noplacinu un atkal šeit apakšpusē, lai vieglāk pieliekās piespiežu. Tad redz, te var tā uzreiz pielikt. Galiņu arī var paplacināt plakanāk, lai viņš te pieliekās. Tādu samitrinu te. To var darīt arī ar rotu. Man patīk ar pirkstiem. Un tagad mēģinam to degunu ietrāpīt tur, kur mums bija līnija. Mums ir, redz, ko vadlīnija vēl tā lūpa. Un mums vajadzētu, tā kā degunu trāpīt pa vidu purniņam. Viņš kustās, pieturam ap pirkstiem. Tā. Piespiežam, lai viņš kārtīgi pielīp. Jo, mēdz tas māls staigāt, viņš ar te staigā un te staigā. Tad mēs viņu kaut kā pieturam, lai viņš neaizstaigā mums un nenojauc visu simetriju. Un tad vienkārši tāpat kā visas detaļiņas liekam klāt. Liekam klāt, pretspiediens apakšā. Ja jums kaut kur te trāpās kādā detaļā, nāks iebakstās vai kaut kas, vienkārši to var izlīdzināt. Ja patīk, var arī atstāt. Un te jau var redzēt, ka tas deguns, ja te es taisītu te vienu aci un te vienu aci, tad šī te aci būtu krietni tālāk no deguna, vai šī te krietni tuvāk. Tāpēc mums tās acis, laikam, būs te jātais kaut kur. Var sabitrināt pirkstu, lai vieglāk pielīdzināt. Un savukārt atkal var ņemt palīgā otiņu, jo te jau detaļas paliek daudz un sarežģītāk paliek pielīdzināšana. Var darīt arī tā, kad ja esat par sevi ļoti pārliecināts,
pārliecināta. Tad var darīt tā, ka jūs sākumā uzlipinat šo te pamatni vienā dienā, tad iestiprinat acis un ļaujat, lai nožūst. Lai nožūst, un tad nākošā dienā taisat visu pārējo klāt. Tā. Varbūt varēja taisīt tādu lielāku to degunu, kad lielāks tad tāds amizantāks, tāds onkuls būs, bet man izstāsta viņš tāds pagaidām ļoti bērnišķīgs, tas zaķis. Tad, lai nu paliek tas deguns, te var pieplacināt, jā, vēl. Jo nav jums tas deguns tā pats no sevis tur kaut kur no sejas ārā. Ne arī tiem dzīvnieciņiem tā nav. Tā. Jā, tā būs laikam labāk, kā te no sāniem var redzēt. Tā, lai viņš tā vienmērīgi aizspelda tur, kur viņam jāizspelda. Un tagad mēs varam redzēt, ka mēs to apakšlūpu varam šeit to rieviņu iespiest dziļāku. Tā līdz deguntiņam. Tā. Ko mēs darām vēl ar deguntiņu? Taisam nāsis. Nāsis taisam, var taisīt apaļas arī. Es taisu ovāls, tad viena nāsa būs te. Es tā kā iebakstu iekšā un pabīdu. Tā. Lai deguns paplatinās, lūk. Tā. Deguns mums ir gatavs. Šeit var nedaudz piespiest. Te redz nāsa viena var būt vēl tā. Un lūk. Tā tad šādi te mums iztīsies. Un te mums plānojās ielikt vēl 2 acis. Acis. Nu, manas mīļās acis. Tās mēs liksim tomēr vēl pēc uzacīm. Mums nedaudz uztaisīsim te nelielas uzacītas. Jo uzacītas mums būs varenākas nekā actiņas, ne actiņu plakstiņu. Atkal mīcam, taisam. Pateikšu, parādīšu, cik lielu lodīti samīcījām. Tā. Tātad atkal bumbiņa, sadalām viņu vienādās daļās. Vai līdzīgās daļās, tā būtu pareizāk teikt, un atkal no viņas uztaisam lāsīti. Tātad vienā galā resnāks, vienā tievāks. Šeit te. Tā, un mēs viņu nedaudz ielieksim uzreiz, ja mēs viņu stiprināsim te, un arī lāsīte. Un atkal paskatāmies, apmēram salīdzinam, lai viņas ir līdzīgas. Tātad šeit būs mums uzacītis vai pieres daļa. Sauciet, kā gribiet, ka te var pamanīt, ka ir iespiedies kaut kas lūpai zobu taisu un bišķiņu zobiņiem var rieviņu vēl te pielikt. Tā. Un tagad liksim uzacis. Nu, jā. Uzacis kaulu daļu vai sauciet kā gribat. Es apmēram viņu lieku. Te mums beigsies deguns.
Tātad te var atzīmēt, ja gribās nedaudz trāpīt. Un pieliekam arī otru. Var apgriezt purniņu otrādīgi. Tad citreiz ir tā, ka acis nogurst. Un šādi apliekot otrādi, jūs redzat to kļūdu, kur ir pielikusies, kaut kas pielicies nepareizi. Piespiežam, uzreiz šo te pusīt var noplacināt plakanāku, lai viņi aiziet līdz ar seju. Tā te. Man viņš sanāk diezgan biezs, žūšana sanāks ilga. Jūs varat mazāk to materiālu likt un jums žūs iespējams ātrāk. Bet šobrīd šo te veidojot, es vienkārši rādu, ka ir iesācējiem, es domāju, ir vieglāk arī no tāda biezāka materiāla taisīt. Lūk, šādi te līdzinām vinklā. Atkal ņemam kādu rīku, ja grūta pirkstiem. Neaizmirstam paslapināt, jo viņš bišķi žūst. Šis te žūst ātrāk nekā ladols. Ladols pilnīgi mierīgi var šādi te divas detaļas pielikt klāt. Šis te skatos, kad žūst ātrāk māls. Bet kad jūs pērkat rozes grāmatnīcā, ladols arī varbūt, ka ir. Es strādāju tikai ar baltu. Šis te māls, ko es rādīju, tas rozes grāmatnīcā bija arī kaut kāds pelēks un brūns. Tos nevajag, ja jūs gribat, ja jūs protat un varat ar akrilu pēc tam ietonēt, nokrāsot, tad var, bet tā kā mēs te skatīsimies droši vien, kad ar akvareli to darīsim, tad balts ir vajadzīgs kā pamats akvarelim. Lūk, tā. Tad mēs viņš te līdzinām un veidojam, lai mums viņš salīdzinās, lai mums ir tā forma patīkamāka. Šeit mēs pielīdzinām līdz ar vaidziņu. Te to pašu izdaram. Te jau var redzēt bišķi, kur ir nesakritība, vismaz es redzu. Kur? Ir drīzāk tāda acu iedobumiem vairāk vietas, un arī tā sējiņa, lai ir interesantāk. Jūs varat kaut ko uztaisīt lielāk bedrīt, mazāk bedrīt, kā kuram tīk. Šis, protams, ir tāds ļoti ātrs variants uz tām lelēm, ko es taisu. Ne meistarklasēs tas top bišķi lēnāk viss. Zods mums vēl jāuztais, arī zaķim zodu vajag. Vismaz maziņu kādu bumbiņu jāpieliek. Tā. Te var tādas arī viņas ievilkt uzreiz. Un tagad, tas, ko es saku. Bet kādam varbūt tas ir daudz vienkāršāk, un ir arī gatavas acis, nevis tādas kā te man, bet mums vajadzētu ietrāpīt tās acis
nu, vismaz vienādā līmenī. Un te jau var redzēt, kur mums te kaut kur deguns nav tā kā vajag aizgājis. Un uzats, bet neraizējieties par to. Tā ir radībiņa, tā tam ir jābūt. Tātad aci es arī samitrinu, vienkārši uzlieku virsū sākumā, neiespiežot. Nu, un tad mēģinu viņu ietrāpīt vienādā līmenī. Var ar kaut ko piemērīt. Es parasti taisu uz acu mēru. Bet var jau arī piemērīt plus mīnus, lai ir. Nu, it kā ir, bet viņas mēdz vienalga izkustēties. Ap actiņu arī ar rotiņu apbraucam, lai viņi labāk turās. Un tagad, ko es ieteiktu, kā būtu pareizi, kad tomēr jūs ļaujat tām actiņām nožūt un pārējo lipinat klāt nākošajā dienā. Jo arī lipinot tās actiņas izkustās. Tad es riskēšu un lipināsim klāt plakstiņus. Un vēl mums ir zodiņš. Plakstiņus taisīsim tādus plānas mazas desiņas. Lūk, pieplacināšu viņu uzreiz. Var nedaudz piemērīt. Tā. Parastās actiņas man visgrūtāk ir ar plakstiņiem, jo plakstiņi tad izbīda aci no vietas. Un tas jau ir trakums. Tā. Es arī samitrināju ar ūdeni un piespiežu. Samitrinu ar ūdeni. Spiezīšu otrādi, man tā būs vienkāršāk. Un piespiežu. Un tagad ir tas uzmanīgais darbs, kad ir jāpierīvē plakstiņš klāt. To mēģinu darīt uzmanīgi, jo viņš vēl nav kārtīgi pielipis. Šeit vienkārši pielipinam, piespiežam, neko nerīvējam no acis iekšpusītes. Ārpusīt tikai pieveidojam klāt. Un tā kā te ar pirkstu jau vairs nevarēs, jo vienīgais zaķi palīdz taisīt kādas mazas rociņas. Mēs ņemam talkā. Šis te jau ir sacietējis, stingrs diezgan. Mēs ņemam talkā otiņu un nopaļojam te skaisti un pielīdzinam to salaidumu vietu tā, lai viņu nemana gan drīz vai. Vienalga acis ir katra savādāka. Katra savādāki forša acis. Šeit ir savādāk. Es jau redzu vienkārši, kur man ir atšķirība no otras puses. Tāpēc es varu nedaudz te pielabot.
Un apakšējos plakstiņus mums arī vajadzētu mēģināt uztaisīt. Mēģināsim tā, ka šī desiņa, tādu mazu plānu desiņu, un es viņu pārviezīšu uz pusēm, lai tas plakstiņš ir pavisam neliels. Bet, ja jums pavisam grūti paliek ar šī apakšā plākstiņa lipināšanu, jūs varat atstāt arī tāpat, kā jau ir. Jo šis tiešām ir tāds nopietns process. Un arī uzreiz var redzēt, ka viens ir lielāks, viens ir mazāks. To es varu uzreiz te lieko nogriezt nost. Un piespiežam, pielipinam, to jau jūs visu zināt. Es daru, mēģinu dabūt tas acis vienāds, bet vienalga man viena vairāk lūra ārā nekā otra. Šī te mazāk skatās ārā, tāpēc es viņu mēģināšu uztaisīt tā, lai viņi skatās vairāk, atbīdot. Vai nu šai te vienkārši uzbīdot virsū. Kam gribās tās ūsu pumpiņas tādas, var iepakstīt ar, man ir adatiņa, var to izdarīt arī ar parastu zīmolu vai pildspalvas galu. 3 pumpiņas. Tā. Te vēl tagad ir nedaudz māls sacietējis, un viņi var nedaudz palocīt. Var uztaisīt tā piespiest vaidziņus, viņam būs tā kā bedrītes. Var arī šeit piespiest nedaudz, redz, kā viņam veidojās tādu sauciņš, nobadzīņšos. Tā uz manīm skatās mans lielākais suns. Es nobadzīņš iedod man kaut ko garšīgu, man liekas zaķītim arī vai kaut kādu burkāniņu vai kaut ko iedod. Neko es te vairs neiespringšu, te sejiņai taisīt kaut kādus, nezinu, pārējus muskuļus savienojumus, var vienkārši ielikt viņam tādas rieviņas, lai padarītu viņu interesantāku, pēc tam nedaudz, lai noņemt asumu un padarīt maigāks, atkal pārbraukt ar mitrotiņu. Ja gribās, var arī kādu rievi ielikt te uz acītī. Čūpču. Te kaut kur, un te kaut kur, un te kaut kur, un te. Jā. Vai
viņš tāds nedaudz atdzīvotos. Tā. Nu, ko mums ir palicis? Zodiņš. Zodiņam arī sataisam bumbiņu. Samīcam. Viens zubs ir mums vairāk uz ārā nekā otrs, tas arī ir normāli. Iespiežam te vēl lūpiņu nedaudz. Tā, zodiņš, tik liels zodiņš. Tā, bišķi uztaisīsim viņu uz abām pusēm kā lāsīti, lai ir vieglāk pielikt. Un šeit jau ir ritīgi, kam vismaz man ir kārtīgi sacietējis, tāpēc mēs nosmērējam to cītīgi ar ūdeni. Un liksim zodiņu klāt. Arī skatāmies, lai viņš mums trāpās pa vidu. Tā, folija gabaliņš. Un piespiežam viņu kārtīgi, lai pielīp. Tā. Tā. Paskatāmies, man ir aizgājis šķībi, trāpam viņu mazliet šeit, un atkal pierīvējam klāt visu. Visu. Arī šeit, šī te mala ir noteikti jāpierīvē. Un te zem lūpiņas. Tā. Un ar rotiņu nolīdzinām visu. Nu, tāds mums tas zaķuks ir. Tāds mums tas zaķuks, te var vēl iespiest, ja gribās. Var izdarīt tā, ka var uztaisīt arī šo te otru nē. Ar šo te var iespiest vaigu bedrītes. Ļoti man patīk vaigu bedrītes. Pašai man nav tāds smaids ar vaigu bedrītēm, bet man dikti patīk cilvēkiem vaigu bedrītes. Un vēl man patīk zodiņu nedaudz tā kā piespiesti. Un tik uz augšu var piespiest, un te arī uztaisīt tādu bedrīti. Maziem bērniem, tā kā viņi niķojās, tādu bedrīti ir. Jā. Un tad tas, kas mums te pa daudz radās, to mēs varam vienkārši novākt. Bet var atstāt arī vienkārši apaļu zodiņu. Tā. Tāds tas zaķis. Mēģināšu nenosmērēt. Un, nu... Šūts te tas zaķis apmēram tāds viņš izstīsies. Mums viņš būs tā jāpiestiprina. Tā. Pēdējais, ko mēs viņam izdarīsim, šim te zaķukam. Vai nu jums ir ādatiņa, vai nu kāds durklītis jums ir vajadzīgs, ar ko šeit te, tad, kad būs izžūs, būs grūtāk uztaisīt. Bet šeit izbakstiet caurumiņus. Tie būs caurumiņi vajadzīgi, lai piešūtu zaķa galviņu klāt ķermenim. Viņi ir jāizdur cauri folijam. Es vēl šobrīd tikai virspusē to izdaru, jo vienā pusē man ir māls diezgan nožuvis, otrā nē, un tad, lai nezaudētu formu, es līdz galam izdūšu šeit jau, tā kā būs bišķi pažūs. Šitien man redz, kur ir palicis caurumiņš no tās adatiņas, ar ko pie galvu piestiprināt, to mēs vienkārši aizgludinām. Paskatāmies vēl, vai kaut kur nevajag samitrināt, palīdzināt, varam ar pirkstiem te tās pusītes, virspuses palīdzināt. Nu, un te ir deformējies nedaudz balocīt var vēl,
Un tagad atstājam to zaķa bērnu žūt, lai tas zaķa bērns žūst 2 dienas no šī brīža, kad jūs skatāties.